Prāmja priekšgals ietriecas un caurdur tankuģi. Trieciena rezultātā eļļa šļakstās pāri ūdenim un pāri prāmja klājām. Starp abiem kuģiem uzliesmo milzīga ugunsbumba, it kā vulkāns eksplodētu uz melna ūdens. 1967. gadā apvienotās karalistes Birkenhedā uzņēmums Cammell's Lairds uzbūvēja automašīnu un pasažieru prāmi ar nosaukumu Koningin Juliana, kas pazīstams arī kā Queen Juliana. Nīderlandes uzņēmums izmantoja to maršrutā starp Horidžu un Holandes ragu. Prāmis bija 131 metru garš un 20,5 metrus plats. Tās svars bija 6682 tonnas, un tas varēja sasniegt ātrumu līdz 21 mezglam. 1985. gada septembrī prāmis tika pārdots Itālijas uzņēmumam Navarma Lines, kas apkalpoja maršrutus starp Franciju, Itāliju un to tuvējām salām. Vēlāk Navarma Lines mainīja savu nosaukumu uz Moby Lines, un prāmis kļuva pazīstams kā Moby Prince. Tas pārcēlās uz savu jauno mājvietu, Livorno ostu Itālijā, kur apkalpoja regulāro maršrutu starp Livorno un Olbiju. Naftas tankuģis Agip Abruzzo tika uzbūvēts 1976. gadā Italcantieri kuģu būvētavā Triestē. Tā garums bija 330 metri un platums nedaudz vairāk par 50 metriem. Tas varēja pārvadāt 253 tūkstošus tonu naftas un pārvietojās ar ātrumu 16 mezgli. 1987. gadā, reaģējot uz tirgus vajadzībām, tankuģis tika saīsināts līdz 267 metriem, kas samazināja tā kravnesību līdz 149 tūkstošiem tonu naftas. 1991. gada 9. aprīlī Agip Abruzzo ierodas Livor no Ēģiptes. Tankuģis pieder Internacionālai Hidrokaburī, jeb ENI, kas itāļu valodā nozīmē Nacionālā ogļu ūdeņraža pārvalde, lielam Itālijas naftas un gāzes uzņēmumam. Tā tvertnēs ir 82 tūkstoši tonu Irānas vieglās jēlnaftas. Livorno osta, ko angļu valodā sauc par Leghorn, ir Toskānas galvenā osta un viena no svarīgākajām Itālijas ostām gan pasažieru, gan kravu pārvadājumiem. Ostas galvenā teritorija tiek saukta par Florences baseinu, 3 vinglauži aizsargā ieeju. Veglijas dambis sargā dienvidu ieeju. Līknais dambis un Diga della Meloria veido vienu garu vinglauzi rietumos, bet Diga del Mazoka atrodas ziemeļrietumos. Kuģi iebrauc un izbrauc caur dienvidu ieeju starp Līkna dambja dienvidu galu un Veglijas dambja rietumu galu. Kanāls ir aptuveni 190 metrus plats un 15 metrus dziļš. Starp Florences baseina izēju un dienvidu ieeju atrodas Livorno kuģu satiksmes uzraudzības tornis. No torņa paveras plašs skats, un tas nodrošina saziņu starp kuģiem, termināļiem un ostas operatoriem. Tas reģistrē, kad laivas ierodas un attiet, vēro ostas manevrus, uzrauga laikapstākļus un informē kuģu satiksmes dalībniekus. 10. aprīlī pēc 24 stundu apstāšanās Moby Prince gatavojas savam ierastajam 7 stundu braucienam, atstājot Livorno ostu un dodoties atpakaļ uz Olbiju, Sardīnijā. Laikapstākļi ir skaidri, un prāmim pievienojas 75 pasažieri kopā ar 66 apkalpes locekļiem, kas ir krietni zem kuģa ietilpības – 1200 cilvēku. 9:55 vakarā, tieši pirms izbraukšanas, uz Moby Prince uzkāpj ostas locis. Moby Prince kapteinis Ugo Česa, ilgadējs kapteinis, kurš pazīstams ar savu precizitāti un profesionalitāti, nodod vadību ostas locim, kurš izvadīs kuģi no ostas. Ostās locis vienmēr pavada kuģus, piemēram prāmjus, iebraucot un izbraucot no ostas, jo viņš pārzina vietējos ūdeņus, straumes un jūras dibenu. 10:03 vakarā prāmi taujas tiek atlaistas, un tas manevrē ārā no ostas. Izejot no ostas ieejas, tas paiet garām citam ienākošam kuģim. Kuģu satiksmes uzraudzības tornis uzrauga un klausās radiosakarus starp abiem krustojošajiem kuģiem, lai pārliecinātos, ka viss notiek droši. Prāmis dodas uz dienvidiem, virzoties uz pāreju starp Veglijas dambi un Līknes dambi. Vegli dambja dienvidu pusē, ārpus ostas, pie ostas ieejas, vairāki kuģi stāv uz ankura. Starp tiem ir 2 ENI piederoši tankuģi – Agip Napole un Agip Abruzzo.
Šajā rajonā ir arī 2 no 5 ASV tirdzniecības kuģiem no tuvējā Camp Derby kompleksa – Gallant II un Cape Breton. Camp Derby ir ASV militārais komplekss, kas kalpo kā galvenais apgādes centrs ASV armijas Dienvidu Eiropas operatīvajai grupai, kas atbalsta operācijas Persijas līča karā. Agip Abruzzo, pēdējais no šiem 4 kuģiem, ir noenkurots aptuveni 2,7 jūdžu attālumā no Veļģī. Tas atrodas aizliegtā zonā, ko apzīmē konusa formas robeža. Šī teritorija ir aizliegta enkurošanās zona, jo pa jūras dibenu iet zemūdens kabeļi, un kuģu enkurēšana tos varētu sabojāt. Konus arī iezīmē kuģu ceļu, kas iebrauc un izbrauc no ostas, atdalot kanālu no enkurošanās zonas. No Moby Prince klāja prāmju virsnieki, tostarp kapteinis un loce, var redzēt visu enkurā stāvošo kuģu gaismas. Visas Moby Prince vadības ierīces ir iestatītas manuālajā režīmā, tās apkalpo kvalificēta un pieredzējusi apkalpe. Virsnieki atrodas savās vietās, darbinot radaru un radioiekārtas, un uz tiltiņa viņus uzrauga kapteinis Česa. Pilots dzird, kā ostas birojas par radio sazinās ar komandu. Patiesais kurs 195, kas ir kurs uz Olbiju. Kad prāmis šķērso Veglijas dambi, pilots atstāja tiltiņu, izkāpj no kuģa un pārsēžas uz gaidošo loču laivu blakus Moby Prince. Pēc tam, kad šķērso dambi ar molu, prāmis atstāja ostas ūdeņus un iebrauc ostas akvatorijā. No ostas izejas apkāpe labi zina ceļu uz Olbiju. Parasti tas seko kursam 220 grādi, pēc tam pakāpeniski pielāgo līdz 191 grādus, lai korģētu kursu. Prāmis pātrinās līdz 18 mezgliem, kas šajā apgabalā ir normāli. Netālu no ostas izejas pilots uz loču laivas vēro, kā prāmis turpina ceļu uz plānoto maršrutu. Šis stāsts ir salikts kopā no sākotnējā negadījuma izmeklēšanas ziņojuma un otrā ziņojuma, kas tika izveidots 30 gadus vēlāk. Šī ir mana interpretācija, balstoties uz pierādījumiem, kas tika iegūti abu izmeklēšanu laikā. Es nezinu precīzi, kas notika uz kuģa Moby Prince, jo visi, izņemot vienu cilvēku, gāja bojā. Ir skaidrs un mierīgs vakars, nav miglas un ostā ir lieliska redzamība un mierīga jūra. 2 cilvēki no Itālijas jūras akadēmijas pie Terrazza Mascagni uz dienvidu austrumiem no Veglijas dambja no sava augstā novērošanas punkta vēroja, kā prāmis atstāja ostu. Viņi arī pamanīja kaut ko dīvaini notiekam ar Agip Abruzzo. Tankuģis ir ietīts tādā kā bālā mākonī vai tvaikā. Taču viņi tam nepievērš uzmanību un atgriežas akadēmijas iekšpusē. Patiesībā tur ir vēl viens kuģis, un tankuģis veic nelegālu nakts uzpildes operāciju ar mazāku kuģi, iespējams baržu, taču neviens šo kuģi neidentificē. Uz Agip Abruzzo 6. tanks ir atvērts, un no sāniem karājas šļūtene. Kravā 6. tankā ir degvielas maisījums ar 8% skābekļa, kas ir bīstami tuvu sprādzienbīstamības robežai. Tankuģis ir pavērsts uz dienvidiem ar izslēgtām gaismām, vai arī tas piedzīvo īslaicīgu elektroapgādes pārtraukumu. Un Balgans tvaika mākonis sedz tankuģi, tāpēc ir iespējams, ka Moby Prince ir pazaudējis tankuģi no redzes loka. 10:25 vakarā Moby Prince ceļā pēkšņi kļūst redzams 3. kuģis. Prāmis strauji pagriežās pa kreisi, lai izvairītos no sadursmes ar neidentificēto kuģi, taču tas izrādās liktenīga kļūda. Moby Prince ietriecas Agip Abruzzo labajā pusē, trāpot aptuveni 70 grādu leņķī. Prāmja priekšgals ietriecas un caurdur tankuģa 7. tvertni, kas parasti tiek izmantota naftas atliekām vai piesārņojotam sentīnu un mazgāšanas ūdenim. Taču šajā reisā tā ir piepildīta ar vieglo jēlnaftu. Trieciena rezultātā naftas tvertne tiek saplēsta, un tās saturs izplūst apkārtējā ūdenī un uz prāmi klāja. Trieciena rezultātā abi kuģi tiek saslēgti kopā. Agip Abruzzo kapteinis mēģina manevrēt tankuģi prom no Moby Prince. Moby Prince mēģina atkāpties ar stūri pagrieztu pa labi, taču tā priekšgals paliek iestrēdzis tankuģī un nafta turpina izplūst no bojātā korpusa. Kamēr abi kuģi cenšas atbrīvoties, berzējošais metāls rada dzirksteles un aizdedzina no tankuģa izplūstošo naftu. Uzliesmo liesmas pārņemot prāmi un apkārtējo ūdeni. No savas unikālās novērošanas vietas jūras satiksmes novērošanas tornis redz, kā ugunsgrēks uzsprākst kā vulkāns.
Liesmas izplatās tik strauji un karstums ir tik spēcīgs, ka Moby Princa komanda tiltiņa apkalpei nekavējoties jāatstāj vadības telpa. Viņi atstāja dzinēju darbojoties ar pilnu jaudu, ar stūri pagrieztu strauji pa labi 30 grādu leņķī. Pametot savu posteni, viņi cer, ka prāmis atbrīvosies un spirālē attālināsies no degošā tankuģa, braucot atpakaļgaitā. Tādējādi uguns un dūmi uz priekšgala būtu jāizpūš prom no kuģa centra. Uz pasažieru prāmja izceļas hauss. Uguns un biezs dūms no priekšgala strauji izplatās un pārņem lielāko daļu priekšējā klāja. Pulcēšanās punkts uz vidējā augšējā klāja, kur tiek glabātas glābšanas plosti, ir pārāk bīstams, lai tur nokļūtu. Kuģi virsnieki ātri izstrādā citu ārkārtas plānu. Viņi sapulcina visus pasažierus kuģi iekšēnē, luksusa zālē, lai gaidītu palīdzību. Šai zālē ir ugunsdrošas sienas un durvis, padarot to par drošāku alternatīvu patvērumu no ārpusē notiekošās katastrofas. Pasažieri sāk ierasties, daži ar koferiem, citi vilkuši glābšanas vestes. Apkalpe ir apmācīta ārkārtas situācijām, kas saistītas ar ugunsgrēku. Dažiem kabatās ir ārkārtas procedūru rokas grāmatas. Viņi izvieto ugunsdzēšamos aparātus zālē, lai cīnītos ar jebkuru uguni, kas varētu izlausties cauri. Radiosakara operators nevar piekļūt galvenajam radiovadības telpā ugunsgrēka dēļ, tāpēc viņš izmanto pārnēsājamu raidītāju, cenšoties izsaukt trauksmi un atkārtot sūtot briesmu signālus, lai izsauktu palīdzību. Mayday, Mayday, Moby Prince, mums ir bijusi sadursme. Mūsu kuģi pārņem liesmas. Mums nepieciešama ugunsdzēsēja palīdzība. Viņa balss kļūst arvien izmisīgāka. Draugs, ja tu nenāks mums palīgā, mēs visi sadegsim. Mayday! Mayday! Apkalpe un pasažieri kopā gaida luksusa zālē, cerot, ka palīdzība drīz ieradīsies, jo viņi ir tik tuvu ostai. Iekšā temperatūra saglabājas panesama pat tad, kad liesmas aprī apkārtējo konstrukciju. Ostas pārvalde par radio dzird briesmu izsaukumu, taču tas ir vājš un neskaidrs. Operators cenšas saprast, ko vēsta ziņojums. 3 minūtes vēlāk pienāk vēl viens ziņojums, šoreiz no Agip Abruzzo, kurā teikts, ka viņus ir taranējis kuģis. Viņi atkal sūta ziņu par radio. 2 minūtes vēlāk operators nolēma, ka trauksmes ziņojums noteikti attiecas uz Agip Abruzzo. Apjukumā Moby Prince lūgums pēc palīdzības netiek ņemts vērā. Glābšanas komandas tiek mobilizētas, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem tankuģim. Ostas pārvalde vada un koordinē glābšanas operācijas, kamēr citas iestādes, piemēram ugunsdzēsēji un policija, pilda atbalsta lomu. 2 tavotāji reaģē uz ārkārtas situāciju paši, bez jebkādām ostas pārvaldes vai citu iestāžu pavēlēm. Viņi ir pirmie, kas izbrauc no ostas piestātnes. 10:30 vakarā kāds iedzīvotājs, kurš dzīvo jūras krastā ar skatu uz sadursmes vietu, no savas terases ieraug notiekošo un sāk filmēt degošos kuģus. Abi kuģi joprojām ir savienoti kopā. Ugunsgrēks ir izplatījies uz abiem un arī uz jūru starp tiem. Redzamība naktī ir tik laba, ka pat Ale Itālija lidmašīna, kas gatavojas nolaisties Pizā, pamana ugunsgrēku jūrā un ziņo par to vadības tornim. Tankuģa iekšpusē daži apkalpes locekļi skatās ārā no tiltiņa, lai redzētu, kas viņus ir skāris. Neskatoties uz ugunsgrēku un biezo dūmu, viņi var saskatīt lielas laivas ar lieliem logiem, līdzīgas pasažieru kuģim aprises. Un tad Moby Prince atbrīvojas un abi kuģi atdalās. Līdz 10:35 vakarā tankuģa kapteinis joprojām nav sniedzis glābējiem nekādu informāciju par otru degošo kuģi. Vispirms Agip Abruzzo ziņo, ka viņi neko neredz. Minūti vēlāk kapteinis ziņo, ka viņi sadūrās ar mazu vilcēju vai baržu, nevis lielu pasažieru prāmi. 11. vakarā policijas laivas sardzes vīrs pamana tālumā dūmus un iesaka savam komandieriem doties kuģa virzienā. Bet tad viņi redz, kā debesīs paceļās 5 sarkanas raķetes un dzird skaņas signālus no Agip Abruzzo.
Līdz ar ārkārtas izsaukumu par radio 16. kanālu komandieris un sardzes vīrs novirza savu uzmanību uz Agip Abruzzo, un otrā kuģa tiek aizmirsta. Aptuveni 40 minūtes pēc sadursmes tankuģis nosūta vēl vienu radioziņojumu. Izskatās, ka mūs ir taranējusi neliela barža. Ugunsdzēsēji Agip Abruzzo. Mums ir Irāns iedvāja jēvnafta, bet mēs nezinām, kas bija uz baržas, kas mūs taranēja. Nemaz neminot, kā arī otriem kuģim varētu būt nepieciešama glābšana. Seko vēl vairāk radiosakaru, taču nav nekādas koordinācijas no ostas pārvaldes puses un nav izpratnes, ka būtu jāmeklē otrais kuģis. Dūmi kļūst biezāki un izplatās, viļņi nes degošu naftu un biezu dūmu sienu ostas ieejas virzienā, samazinot redzamību ap avārijas vietu. 11:12 vakarā pie tankuģa nonāk valkonis no Tito Neri kompānijas, un vēl viens viņu kuģis ierodas 8 minūtes vēlāk. 11:22 vakarā notikuma vietā ierodas ostas pārvaldes patruļkuģis CP232, uz kura klāja ir ostas pārvaldes komandieris. Viņi paliek noenkurojušies ūdenī starp Moby Prince un Agip Abruzzo. Pēc atbrīvošanās Moby Prince turpina atpakaļgaitā riņķot ap tankuģi, dzinējiem joprojām darbojoties. Uguns strauji izplatās un liesmas nevienmērīgi skar dažādas prāmja daļas, dažas vietas pasargājot no ārkārtēja karstuma. Taču tā paliek uz augšējā klāja, un kuģa atpakaļgaita palīdz saglabāt ārējo pakaļgala zonu un apkalpskaites uz apakšējā klāja. Ugunsdrošajā luksusa zālē, lai gan viņi ir pasargāti no karstuma, kuģa gaisa kondicionēšanas sistēma sāk cirkulēt nāvējošo oglekļa monoksīdu un toksiskās gāzes. Pasažieru un apkalpe iekšpusē lēnām nosmok. Oglekļa monoksīds saistās ar hemoglobīnu viņu sarkanajās asinsšūnās, artastoņot ķermenim skābekli. Viņi sāk izjust galvas sāpes, reiboni un nelabumu. Daži mēģina izbēgt uz klāja, taču viņus pārņem intensīvais karstums, kas izstarojas no kuģa korpusa. Cilvēki, kuri paliek iekšā, mirst no nosmakšanas. Visu šo laiku no tankuģa nav nekādas noderīgas saziņas par otrā kuģa meklēšanu. Dzirdot radio sarunas par pamestu, degošu kuģi, tauvotāji dodas to meklēt. 11:26 vakarā buksieris ziņo, ka ir pamanījis otro degošo kuģi un dodas tam pretī, lai gan joprojām nav noskaidrots, kurš kuģis tas ir. Tankuģa kapteinis iebilst, sakot, ka viņam ir 82,000 tonu jēlnaftas un turpina uzsvērt, cik bīstama ir viņa krava. 11:30 vakarā vēl viens kuģis pamana otro degošo kuģi. Tauvotāja valkonis sasniedz Moby Princu. 11:45 vakarā jūras signālists jautā tauvotājiem, vai viņi var identificēt kuģi. Viņi atbild. Tas ir Moby Prince, kuram viņš veica kopēc savu apkalpošanu. Uz klāja ir daudz cilvēku. Viņi man saka, ka ir 50 pasažieri. Brīdināja virsniek, kādam man ir jāpasaka, kas noticis. Piestātnes darbinieki pamana vienīgo izdzīvojušo prāmja priekšējā kreisajā stūrī. Viņš pārvietojas uz pakaļgalu un lec ūdenī, kur viņu ātri izvelk valkonis. Tajā pašā laikā arī Agip Abruzzo apkalpe nolemj pamest tankuģi. Vienīgais izdzīvojušais no Moby Prince stāsta glābējiem, ka viņš vairāk nekā stundu pārvietojās pa kuģa telpām, izvairoties no liesmām, kopā ar vēl vienu apkalpes locekli, kurš neizdzīvoja. Viņš saka, ka uz klāja ir vēl cilvēki, kuri gaida glābšanu. Neskatoties uz viņa lūgumiem, galvenā glābšanas operācija joprojām koncentrējās tikai uz naftas tankuģi. Moby Prince netiek izstrādāts nekāds glābšanas plāns. 2 naktī, 11. aprīļa rītā, valkonis beidzot spēja pietauvoties pie dreifējošā prāmja. Tērpies parastās darba drēbēs un bez aizsargmaskas, jūrnieks uzkāpj uz klāja pie pakaļgala un piestiprina vilkšanas trosi. Moby Prince tiek ievilkts atpakaļ Livorno ostā. 2 dienas pēc sadursmes, kad uguns radītais karstums beidzot ir norimis, ugunsdzēsēji ieiet prāmī un atrod 140 cilvēku līķus. Laikā no 12. līdz 17. maijam Agip Abruzzo tika iztukšots no atlikušās naftas. To aizvilka prom 1991. gada oktobrī un sagrieza metālūžņos 1992. gada janvārī. Tiesa izmeklēšana par traģēdijas cēloni atzina miglu un Moby Prince kapteiņa Česas bezrūpīgo un nolaidīgo rīcību.
Sviru mašīna telpā bija iestatīta uz autopilotu, padarot kapteini Česu tieši atbildīgu, un ostas pārvaldes kļūdas glābšanas laikā tika noniecinātas. 2021. gada jūlijā, 30 gadus pēc negadījuma un pieaugošām sabiedrības dusmām, Itālijas parlaments izveidoja jaunu komisiju, lai izmeklētu negadījumu. Viņu secinājumi atklāja pavisam citu stāstu. Sākotnējā izmeklēšana bija sasteigta un nepilnīga. Pierādījumi tika vai nu ignorēti, vai izlaisti. Aku liecinieku liecības, faktiskie laikapstākļi, pat video ieraksti ar abiem tegošajiem kuģiem. Prokuratūra sākotnēji paļāvās uz ostas pārvaldes izmeklēšanu, neskatoties uz to, ka pati ostas pārvalde tika izmeklēta par neveiksmīgo glābšanas operāciju. Otrās komisijas ziņojums nekad konkrēti nenosauc noslēpumaino trešo kuģi, taču tajā ir minēta bijusī Somālijas zvejas-laiva ar nosaukumu 21 October 2 un citas baržas, kas iespējams bija iesaistītas nelegālās degvielas uzpildes operācijās. Moby Prince vraks gandrīz 7 gadus palika Livorno, līdz tas nogrima pie piestātnes 1998. gada maijā. Tas tika pacelts un aizvests uz Turciju, kur to sagrieza metāllūžņos. Lai skatītos vairāk video par katastrofām, noklikšķiniet uz ekrānā redzamās saites.